Tā, ko lai jums pasaka? Esmu mājās. No rīta piecēlāmies diezgan miklā teltī. Bijām piecēlušies 3. Likās, brauksim ar pirmo vilcienu, bet ne, turpinājām gulēt. Pēc tās lēkāšanas dzērām alu, tur tie balā visādi bija. Laivotāji piebrauc, kad viss pazud, tad tumsas laikā cēla telti, kamēr es runāju pa telefonu un bradāju pa gaujas silto ūdeni. Un tad, kad telts bija gatava, ielīdām iekšā, viss normāli, saģērbos kaut kā, bet gulēju ar šortiem, puslapjām bija apenēm, maiku un džemperu un jaku. Guļamais nevilka ārā, jo bija smilšains viss iekšā, negribējās sasmērēt, bet tajos 3, kad piecēlamies uz tām 2 stundām, es izvilku matraci un gulēju tajā. Tam no rīta skanēja modinātājs, bišķi pirms tam Kaspara modinātājs jau bija piecēlis mūsu, vai kas tur piecēla, nezinu. Savācāmies un tad stūmāmies augšā. Pa lielo kalnu uzstūmāmies līdz vienai pieturai. Tur es uzpumpēju riepu, kurai man iet gaisa pa ventīlu ārā. Tad mīnāmies tālāk cauri centram līdz vilcienu stacijai, tur nopirkām biļetes un braucām mājās, izkāpām. Vilcienā bija diezgan tā vienmuļi, bet miegaini. Nauris sēdēja tur tālāk, jo riteņiem nebija vietas. Mēs ar Kasparu bijām 2 solos pa 2. Dzērām alu, un es pirmo reizi gāju čurāt vilcienā savos gados. Tad, izkāpām beļģīni. Huiviņi. Tad izkāpām tur pie tā tilta, Dominas, kas iet uz Dominu, un braucām pa Čaku ielu uz priekšu līdz Stabielai. Pa ceļām satiku, pie Ziedoņa dārza satiku Mārtiņu Gogu. Parunājām bišķi, tad atvadījāmies uz Stabielas stūri, iegāju pie Naura savākt lietas, kas man bija palikuši, un devos šeit. Taisījos iet gulēt, iegāju dušā, viss, kas saistīts ar velo. Tad, līdz citai reizei. Viss.